Šī pēdējā pieturas vieta mūsu filmai par Sabilas un Talsu ebreju masveida nogalināšanu. Mēs tagad atrodamies Vandzemes meža masīvā, netālu no ceļa, kas ved uz Rīgas jūras līdz pie Brandenburga 800 virsnieka SS apakšpulkveža Pētera Čepera pieminekļi, kur bandā bija divi manu tēva slepkavas – Petrovs un Ivanovs. 51. gadā Čekas operatīvas rīcības dēļ banda tika arestēta, pēc tam bija tiesa un rezultātā banda tika likvidēta. Tagad šiem necilvēkiem, slepkavām, SS virsniekiem stūras mājā otrā stāvā ir izstāde kā pretošanās kustības dalībniekiem, kur cīnījās par Latvijas brīvību un neatkarību. Pēters Čevers, vēl būdams Latvijas laika virsnieks, PSRS armijas virsnieks, brīvprātīgi pārgāja nacistiskās Vācijas pusē. Pēc tam viņam bija apmācība, diversijas Staļingradas frontē, kur rezultātā viņš ieguva dzelzs krustu ar ozola lapām pakāpi. Pēc tam viņš, kā 15. divīzijas virsnieks, SS Waffen 19. divīzijas virsnieks, cīnījās Veļikajos Lukos, un pēdējās cīņa vietas viņam bija Kurzemes katlā. Pēc 9. māja šis SS apakšpulkvedis kopā saviem dobumu-biedriem, tādiem pašiem slepkavām, iegāja mežos. Pēc vairākām kaujām šajā bandā iegāja iekšā arī pašaizsardzības vienības, tajā laikā jau šucmaņi un arī bijušie leģionāri, kā jau teicu, man tēva slepkavs, Petrovs un Ivanovs. Viņi netika nogalināti 51. gadā, bet meža ķēmēšanas operācijas 49. gadā viņi tika likvidēti. Un pēdējā viņu apskats vieta bija Talsa tirgus laukumā, kur tika izrādīti viņi līķi radinieku apzināšanā. Bet, diemžēl, 2004. gadā tā laika aizsardzības ministrs Pabriks šajā vietā atklāja pa aizsardzības ministrijas līdzekļiem Brandenburga 800 SS apakšpulkvedim Pēteram Čilveram un viņa bandas locekļiem pieminekļi, kuru vietā mēs tagad arī atrodamies. Kā redzēt, aiz maniem ir norāde, rādītais uz kapteņa Čeveri pēdējā bunkuru vieta, kas tika iznīcināts 51. gadā to sprudzināt. Bet, diemžēl, man grūtums sirdī jāatzīst, ka tagad ir daudzi pseidopatrioti, ko grib izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus šo bunkuru atjaunot, lai vestu un audzinātu patriotismu tagadējo Latvijas jaunatni. Vai tiešām mums nav prāta? Suni griezīs ārā. Vēl lietas